No rīta es cenšos ēst zivi, protams, obligāti dārzeņus, tad kādu mazu maizes gabalīti. Dziedoņa Andrikīviča raidījums saņems valsts finansējumu 100 000 eiro. Par to ir lēmusi Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome. Izrādās, ka nav jau bijis kam citam piešķirt. Jūs esat pavingrojis, tad jūs esat paēdis. Kas notiek tālāk Aivara Lemberga dzīvē? Es izvingrojos, tad es mazliet papeldu, man ir tāda masāžas, tāds ūdens masāžas, tad es to izēju. Rampas uguns varētu būt raidījums, ar kur realizēt nacionālā kultūras mantojuma saglabāšanu Latvijas 100 gadus kontekstā. Sabiedrībai skaidroja Nepulpa locekle Gunta Līdaka. Viesturs Rudzītis saka, vajag klapēt sievietes, citu variantu nav, vai ne? Internets satīriķi ar sagvārdu CEHS.LV uzskata, ka 100 000 eiro iegrūšana TV24 raidījumā ir ņirgāšanās par kultūras mantojumu, jo Kivičs nav mācījies žurnālistiku un tupot pie filantropa Jūlija Krūmiņa-Gultas retoriski vaicājis, vai pie visu vainīgs Kauģi. Bet es diršu virsū, es braukšu ap tā sarakstu, kur man nav svetaforu, man nav kur. Man Urmasam šonadēļ izdevās savu logu ielūkoties un izspiegot Nacionālās elektroniskos plašsaziņas līdzekļu padomes sanāksmes. Un es uzzināju patiesos iemeslus, kādēļ Kivičs saņēmis 100 000. Izrādās, ka tos viņam piešķīruši Saeimas deputāti budžeta kvotās iebalsot normu, kas pasaka, ka 100 000 jādod sarunu raidījumam TV24. Vienīgais, kas atbilst kritērijiem, esot bijis Kiviča Rampu šovs. Nepulpa locekļus domu laukumu izsaukuši TV24 vadību ar jautājumu, kā lai mēs jums iedodam naudu. TV24 vadība tā arī pateikusi, dodiet Kivičam. Un tagad katru mēnesi TV24 raksta atskaits Neplam. Kā raidījums Rampas uguns palīdz saglabāt nacionālo kultūras mantojumu. Piedodiet, ir tāda jauka slimība, kā gonorēja varbūt, ka zina slimnieki tādu slimību. Var jau piesiet nervus, bet nezinu, vai viņa ceļās no nerviem. Jāpiebilst, ka galīgā bezizējā jau Nepulpa locekļi nebija. Varēja Saeimas deputātiem pateikt, lai atrod citu televīziju vai, piemēram, radio, kur ir diskusija raidījumi. Bet šeit mēs nonākam pie personālijām. Nepulpa vada Dācis Ķiesbergs, kas ir pozitīvismu deklarējis kā vienu no saviem darbības virzieniem. Tieši to arī Kivičs un viņa viesi savos raidījumos iemieso un labprāt aicina uz saviem raidījumiem tos, kas viņa televīzijai piešķīrusi 100 000. Un es tā domāju, vispār, kāpēc sabiedrība tik maz uzzina par to, ko jūs darat labu? Es domāju, ka iespējams par to, ka tu pateici vienu konkrētu labu darbu, kas ir salīdzinoši sīkums ar to, kas notiek ikdienā, arī no Nacionālās apvienības puses. Mālāts tas Kivičs. Tiem sorusīdiem no viņu vēl mācīties un mācīties.